Latvijas sieviešu lakrosa izlase uzsākusi gatavošanos 2012. gada Eiropas čempionātam, kurā piedalīsies pirmo reizi. Čempionāts norisināsies Amsterdamā no 20. līdz 30. jūnijam, un čempionātā piedalīsies 12 valstu izlases. Lakross Latvijā kā sporta veids ir salīdzinoši nesen. Latvijas Lakrosa federācija dibināta 2003. gadā. Latvijas Lakrosa federācija ir Eiropas Lakrosa federācijas biedrs un Startautiskās Lakrosa federācijas biedrs. Šobrīd Latvijā darbojas 7 vīriešu lakrosa klubi. 3 no tiem ir Rīgā, 1 Saldo Druvā, 1 Jelgavā, 1 Valmierā un 1 Liepājā. Savukārt sieviešu komandas Latvijā ir 4. 2 komandas ir Rīgā, 1 Liepājā un 1 Jelgavā. Visas meitenes šobrīd aktīvi trenējās savās klubos, kā arī apmeklē Rīgā treniņus, kas ir izlases kandidātēm, kā arī 3 dienu nometnes Saldus rajona Druvā. Visas esam mērķtiecīgas, lai pēc iespējas labāk pārstāvētu Latvijas izlasi Eiropas čempionātā Amsterdamā. Mūsu vidējais vecums ir aptuveni 20 līdz 26 gadi. Visas esam enerģiskas. Pārsvarā esam studenti, kas savu brīvo laiku pavada uz sporta laukumā, spēlējot lakrosu. Lakrosa spēle aizrauja ar savu ātrumu, ar to, kā bumbiņi kustās pa laukumu, kā spēlētājs skrien un domā taktiskus risinājumus. Īsto lakrosa spēles garšu sajūt tikai tad, kad paņem rokā bumbiņu, paņem nūju un dodas laukumā, lai iznīcinātu pretinieces. Lakross ir viena no senākajām komandas sporta spēlēm pasaulē. Tā ir senākā Ziemeļamerikas sporta spēle, kuru indiāņi bieži spēlēja, lai risinātu konfliktus, dziedētu neveselos un attīstītu vīros spēkus. Latvijas sieviešu lakrosa izlases kandidāts ir no 4 Latvijas klubiem. No 2 Rīgas klubiem – LSPA Lady Taxi un SLK Rīga, kā arī no Liepājas kluba Lībava un no Jelgavas kluba Mītava. 2011. gada vasarā Latvijas sieviešu lakrosa izlase startēja starptautiskā turnīrā Austrijā Lacrosse Open, kurā izcīnīja 5. vietu. Pēc tiesnešu un citu komandu spēlētāju viedokļa Latvijas izlase ir fiziski spēcīga, ātra un ar lielu potenciālu. Latvijas sieviešu lakrosa izlase šogad startēs pirmo reizi Eiropas čempionātā, un mūsu mērķis ir iekļūt 8 stiprāko valstu pulkā. Komandā ļoti svarīga ir sadarbība. Visas esam pozitīvi noskaņotas, lai pēc labākās sirdsapziņas pārstāvētu Latvijas izlasi.